jāceļas. Šamīrais paņem līdz pusdienām. Paldies, māmiņ, man ļoti garšo tavi cepumi. 1, 2, 3, dodos ceļā brīvs, tā kā putns vējā lidinostiem līdz. 1, 2, 3, esmu atkal brīvs, mammas riekstu cepumi, dodos jautri līdz. 1, 2, 3, dodos ceļā brīvs, tā kā putns vējā lidinostiem līdz. 1, 2, 3, esmu atkal. Labs rīts, jaunā šņīstraboni. Kā klājas taviem vecākiem? Labrīt, bērzakungs. Paldies, nav nevainas. Tavs tētis ir saņemts gūstā, un mēs viņu atbrīvosim tikai tad, kad tu izdarīsi, ko mēs tev liksim. Pirmais uzdevums ir Gaiziņu kalnā. Tev tur jātiek 10 minūšu laikā. Ja nebūsi, tad uzdevums paši iznīcināsies, un tu vairs nekad neredzēsi savu tēti. Noskaidro, kas nozaga manu tēti, un parūpējies par māsu un mammu. Dod ziņu. Neuztraucies, es par visu parūpēšos. Meklēju tēti, dienu vai naktī, sakiet man lūdzu, kur viņš ir. Kas tas? Ja tiksi ārā no Gaiziņu kalna, tad pēc 30 minūtēm tev jābūt mēmels un mūzas satakā. Un jāatrod lieta, ar ko varēsi ceļot tālāk. Hei, vai jums viss ir kārtībā? Es varu līdzēt. Klau, mums te neliela avārija. To es jau zinu. Paļaujies uz Bumbuli, viņš zina, ko darīt. Palīgā sūtu superzaķi, lai nogādā, kur vajag. Izmaksāšu tev kakao un smalkmaizītes. Sēdies laivā un peldi uz Ventspili. Tur tevi gaidīs trešais uzdevums.
Bija jauks rīts, es gāju pa ielu, pēkšņi iezvanījās telefons. Te netālu mīt viens brīnumains dzīvnieks, kas varētu izpildīt visas tavas vēlēšanās. Es domāju, ka tev tas varētu līdzēt. Tev jāapķer viņu aiz acis un jāizdomā to, ko tu tagad visvairāk vēlies. Gribu, lai es atkal būtu kopā ar savu tēti. Tēti! Es uzzināju, kas nolaupījis tavu tēti. Viņa vadonēja frontālā nāve, un viņi ir slikti tāpēc, ka par maz ēduši mammas ceptus cepumus ar riekstiem. Tikko tu viņus pacēnāsi ar daudz cepumiem, un viņi paliks labi un atbrīvos tēti. Es darīšu visu, ko jūs liksiet, lai atbrīvotu tēti. Beidzot, tu mums esi rokās. Tagad mēs tevi taisīsim par slikto, jo mums nepatīk labi un drosmīgi zēni, kas rūpējas par savu ģimeni. Labi, es esmu ar mieru. Vispirms atbrīvojiet manu tēti un nogaršojiet kādu cepumiņu. Tad tu nepretosies, lai iet, apēdīsim tavus stulbos cepumus un pēc tam varbūt arī atbrīvosim tavu tēti. Tēti! Redz, vai jums viss ir kārtībā? Mamma ar māsu arī jau mājās gaida, kad jūs atgriezīsieties. Dodos ceļā brīvs, tā kā putns vējā lidinostiem līdz. 1, 2, 3, esmu atkal brīvs, mammas riekstu cepumi dodas jautri līdz. 1, 2, 3, dodos ceļā brīvs, tā kā putns vējā lidinostiem līdz. 1, 2, 3, esmu atkal brīvs, mammas riekstu cepumi dodas jautri līdz.